Labdien! Šodien es pastāstīšu, ko mums gatavo zvaigznes martām. Lūdzu, ņemt vērā, ka tas ir tikai kopējas tendences. Cik liela mērā tas attiecas uz jums, jāskatās jūsu individuālajā kartē. Mēnesim sakoties, planētas būs koncentrētas 3 zodiāka zīmes – Zivīs, Ūdensvīra un Vērsi. Saule, Merkurs, Saturns un Neptūns atrodas Zivīs. Un ja Saturns un Neptūns atrodas jau ilgi, un ilgi vēl paliks. Saturns, kā zināms, ietekmē mūsu mērķus un palīdz veidot vērtību sistēmu. Atrodoties Zivīs, to var darīt intuitīvi, balstoties uz savu iekšējo balsi. Galvenais – nenogrimt ilūzijas un turēties pie realitātes. Ļoti sāpīgi var uztvert jebkādus ierobežojumus un vientulību. Neptūns, atrodoties Zivīs, veicina intuīciju, sapņošanu. Varbūt gan viedie sapņi, gan murgaini. Merkurs, kas atbildīgs par informāciju, komunikāciju, arī atradīsies Zivīs līdz 10. martām. Domāšana līdz ar to būs vairāk tēlaina, miglaina, pasīva. Var pacelties mūsu veci bērnības uzstādījumi. Bet sākot ar brīdi, kad Merkurs ieies saunā 10. martā, domāšana kļūs aktīva, ātra, impulsīva. Informāciju varēs uztvert liela daudzumā, bet būs grūti ar analīzi, tāpēc labāk nesteigties ar secinājumiem. Bet ideju ģenerēšanai tas būs ļoti labs laiks. Saule Zivīs atradīsies līdz 19. martām. Un šeit saulīte nav īpaši ātra. Būs grūti ātri pieņemt lēmumus, bet šis periods labvēlīgāk cilvēkiem, kas saistīti ar radošām lietām un ar intuīciju. Kad saule ienāks 1. auna grādā, 20. martā iestāsies astronomiskais jaunais gads, dabai sāksies jauns cikls. Tad visiem būs jūtamas enerģijas piepludums, gribēsies aktīvi izpausties. Pēc 20. martā Ūdensvīra atradīsies Plutons, Mārs, Venēra. Mārs, planēta, kura saistīta ar mūsu aktivitāti, darbībām, gribas spēku, uzturēsies šeit līdz 23. martām. Mārs Ūdensvīra ir grūti valdāms. Rīcība šajā periodā var būt neordināras. Būs grūti savākties uz ilgu laiku. Mēneša beigās, kad Mārs paies Zivīs, iestāsies mierīgs periods. Ugunīga planēta ielikta ūdenī nebūs īpaši ātra, tāpēc darbības palēnināsies. Var likties, ka viss tūlīt apstāsies. Arī mīlestības un partnerattiecību saistītā planēta Venēra atradīsies Ūdensvīrā līdz 12. martām, kur tā ir nedaudz asāka, bet ienākot Zivīs, kur Venēra ir īpašs stāvoklis, eksaltācija, ļoti dziļš jūtīgums, sava partnera dziļāka izpratne. Šeit Venēra ir mīloša, rūpīga, atsaucīga. Paudiet šo laiku ar saviem tuviem cilvēkiem. Šeit Venēra uzturēsies līdz mēneša beigām. Un, kā es jau minēju, Plutons visu mēnesi un tuvākus 20 gados atradīsies Ūdensvīrā. Gaidām pārmaiņas. It īpaši mēneša beigās, kad notiks pirmais šajā gada aptumsums. Tas būs mēnesis aptumsums un notiks 25. martā. Notiks svaros un primāri aptumsums skars viņus. Tad spilgtāk aptumsuma izpausmi sajūtīs auni, vēži un mežāži. Kā šis aptumsums skars tieši jūs, jāskatās jūsu individuālajā kartē. Mēnesis aptumsums, kā es jau stāstīju agrāk, vairāk skar emocionālu sfēru. Aptumsuma ietekmi ir jūtama jau kādas 5 dienas pirms un pēc paša aptumsuma. Tāpēc mēģinām noturēt emocionālu līdzsvaru un izvairīties no konfliktiem. Kā arī tas nebūtu labvēlīgākais laiks svarīgu lēmumu pieņemšanai, impulsīvām rīcībām un ceļojumiem.
Un tagad mēs pāriesim pie zodiāka zīmēm. Kopējas tendences tipiskiem zodiāka zīmju pārstāvjiem. Auniem marts izskatās sarežģīti. Mēneša sākuma pastāv varbūtībā iesaistīties ne tikai veiksmīga projektā vai darbā, tāpēc esiet uzmanīgi. Mēneša vidus izskatās mierīgi. Var atslābināties un atpūsties. Un marta beigās būs jūtamas spēcīgas kolektīvas plūsmas, īpaši emocionāli. Nav brīnums, jo mēneša beigās, 25. martā, notiks mēnesis aptumsums, bet jau 8. aprīlī saules aptumsums. Ļoti emocionāls un nelīdzsvarots laiks. Pavasaris kopumā izskatās neīpaši mierīgs. Par individuālu ietekmi vēlreiz atkārtošu, lūdzu varat rakstīt privāti. Vēršiem mēnesis pacels partnerattiecību tēmu, bet ja mēneša sākuma pastāv varbūtība konfliktiem un domstarpībām, tad uz mēneša beigām viss jau sakārtosiet. Esiet pacietīgi. Dvīņiem mēnesis nes izklaides un svētkus. Ir varbūtība, tas, protams, ir ļoti jauki, bet sekojiet līdzi savam budžetam, lai uz mēneša beigām nepaliks bez līdzekļiem un nevajadzētu ieslēgt taupīšanas režīmu. Un sekojiet līdzi arī savas enerģijas līmenim, lai neparpulētos mēneša vidū. Vēžiem marts nesīs lielu transformāciju un pārmaiņas. Varbūt nāksies šķirties no kāda cilvēka vai pat no darba. Bet ilgi skumt nesanāks, jo mēneša beigās atkal jau cītīgi strādāsiet. Lauvām martā būtu labi doties ceļojumā, pie tam kāda ilgā vai tāla ceļojumā. Labi pavadīt laiku, izklaidēties, lai mēneša beigās ar jauniem spēkiem varētu iesaistīties lielos kolektīvos darbos, kuri jau gaidīs jūs. Jaunavam marts izskatās ļoti darbīgs, daudz parasta darba, varbūt arī komandējums. Bet esiet uzmanīgi, jo mēneša beigās enerģijas līmenis jūtami kritīs un pastāv varbūtība pat saslimt. Svariem marts izskatās diezgan neitrāli. Būs aktuāla partnerattiecību tēma, kopā ar partneri var pavadīt laiku, izklaidēties. Tas vairāk mēneša sākumā, bet mēneša otrajā pusē laiks būs vairāk piemērots parastiem ikdienas darbiem. Skorpioniem mēnesis saistīts ar apmācību, ko vajadzētu izvēlēties intuitīvi. Pacelsies ģimenes, dzimtas lietas, kaut kādas sēnas tēmas. Mārta beigās būs aktuālas mantiskas lietas, varbūt no kaut kā vajadzēs šķirties. Strelniekam viss mēnesis būs saistīts ar kolektīvām enerģijām, nevienmēr patīkamām. Nebūtu vēlams piedalīties masveida pasākumos. Un daudzām lietām martā labāk skatīties filozofiski. Mežāžiem marts izskatās aktīvs mēnesis, vairāk saistīts ar darba lietām. Ja mēneša vidū nebūs bail uzņemties atbildību un iesaistīties kaut kāda projektā, tad marta beigās pastāv varbūtība saņemt gan ienākumus, gan uzslavu. Ūdensvīriem būtu labi vairāk laika veltīt savam ģimenēm un bērniem, īpaši mēneša vidū. Labs periods, lai izvirzītu mērķus. Darbā jābūt uzmanīgiem un koncentrētiem, lai izvairītos no kļūdām, par kuram nāksies atbildēt mēneša beigās. Pārmaiņu laiks būs zivīm. Domstarpības un konflikti ar partneriem. Iznāks ārā iekšējās bailes un šaubas par sevi un par savu nākotni. Zivim priekšā būs svarīga izvēle, tāda, kura ietekmēs visu turpmāko dzīvi. Tas noteikti var būt saistīts ar Saturnu, kas vēl ilgu laiku būs zivīs. Tas šodien bija arī viss. Paldies par jūsu uzmanību un veiksmīgu mēnesi!